No. Kuru mēs ņemam? Mums vajag dušu želē un tev vajag arī šampūnu. Jā? Tom. Ko? Mums vajag dušu želē un tev vajag arī šampūnu. Jā. Tad vēl dušu želē. Es varu mazgāties ar to pašu. Ar šo? Un ko tad man ņem šito lielo? Cipars gan viņam ir labs. O, kaut kas reku šitāds. Tas ir šampūns. Gēls un šampūns. 2 vienā. Tu jau teici, ka tev tāds tieši dara. Dievs, viss ir tik lielos iepakojumos. Es reāli nezinu. Laikam jāņem šitas, tikko paņem šo. Mira, nena. Este trae mango, ¿ves? Este tiene cámara de aire. Este tiene aire, este no. Este tiene de mar. Ko saka, šitas jāņem, ne? Kur ir Toms? Reku. Toms šito? Būs labs? Noteikti. Labi. Mēs vēl paņēmām šo un šo. Tad jau mājās nogaršosim. Labi, ko mums vēl vajag? Mums vajag ūdeni noteikti. Viegla kola. Pirmā reize redzi? Mums arī tāda ir? Jā. Panāc. Diezgan nereāli, man liekas, te atrast kombuču. Mēs vēl kaut ko ēdīs, tikai šito? Jā, Man liekas, ka es zilonu varētu apēst. Tā. Te baigi daudz gaļas. Gaļa, 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 gaļa. Viss kaut kāda. Nu, es sakoju tev. Tēju. Es labprāt tēju iedzertu. Vai arī nē? Es nezinu. Šām man nav garas stāvoklis. Un kāpēc nav garas stāvoklis? Kāpēc nav garas stāvoklis? To jau mēs pastāstīsim bišķiņu vēlāk. Bet labi, davai. Visi ņemam, ko vajag. Šito es gribu. Var paņemt šito? Mums vajag ūdeni. Kaut ko. No, ej meklē ūdeni. Varbūt viņš ļauj šitā visu likt priekšā. Es zinu, ka šitas ūdens ir labs. Jo tā bodybuildere, kura dzīvo Spānijā, viņa ņem šito ūdeni. Viņa saka, ka šis būs pirmais labais, un šis ir otrs, ko viņa iesaka, to zilā iepakojumā. 80 centi. Very good. Pagad, tu sev paņēmi koliņu. Es dzeršu ūdeni. Labi. Banāni. Es atvainojos 2,30. Ja mums ir lētāk. Trīs? Es domāju. Viss? Labi, pagaidām viss, jā. Ūdeni tagad varētu. Vari vienu izņemt ārā? Mēģināšu. Varu? Yes. Beidzot var braukt mājās. Kaut kā jātaisa vaļā. Mūsu opelīts. Izcīnīts. Un kāpēc izcīnīts? To es ceru, ka Tomiņš varēs pastāstīt bišķiņu vēlāk, vai ne? Kad paēdīs. Kad paēdīs. Tas būs... Bet jā, nē, nav slikts. Viņš nav slikts, bet jā. Nedabūjām dīzelīti. Un vispār mēs pieteicām Škodu. Jā, dabūjām Opeli. Nu neko. Mēs vismaz kaut ko dabūjām, nevis braucām ar autobusu. Jā. Un gandrīz pakāsām 300 eiro. Vismaz mēs veiksmīgi varam aizbraukt. Es ceru, ka veiksmīgi. Kādu stundu jābrauc, vai ne?
Ceru. Man neviens neatbūt par dzīvošanu. Ceru, kā atbildēs. No atslēgas vismaz mums ir. Tas ir vienīgais, kas mums ir. Kur atstāt mašīnu? Kāpēc atstāt mašīnu tur? Pēc laika. Nu, labi. Es paņēmu gazpacho. Es ļoti daudz īstenībā skatos blogerus no Spānijas. Skatos vienu bodybuilderi, kura pārsvarā dzīvo Spānijā. Un ir viena ģimenīte, kas dzīvo Spānijā. Un viņi bieži ņem šito gazpacho. Tāpēc man ir jānogaršo. Tu esi lūdzu. Paldies. Esmu visa baltā, galvenais nenolieties. Un ko tu paņēmi par koliņu? Light. Test. Čing. Pirmais dzēriens Spānijā. Garšo ļoti negaršīgi. The same? Nu, nē. Varbūt nav tik slikti, bet... Ņemot vērā, ka es ļoti vēlos ēst. Šis ir tāds bišķiņas skāps. Nē, garšīgi. Nav tik traki. Es tikai nezinu, kā es visu to izceršu. Nav slikti. Nu, tu būs gatavs pastāstīt? Jā. Tātad situācija bija tāda. Mēs aizbraucam, atlidojam uz Malagu. Mūs savāca mašīnas īres kompānija un aizved uz to vietu, kur mēs tā kā savācam mašīnu. Mēs aizējam, es esmu online jau iečakojies, piereģistrējies, viss kartes datus savadījis, autovadītāja apliecības datus savadījis. Es nonāku pie maksāšanas, kad ir jāiemaksā kaut kāds 60 eiro par degvielu un 1000 eiro drošības naudu. Kaut gan pie reģistrēšanās es paņēmu papildus apdrošināšanu, kas tagad to visu nosedz, bet viņi vienkārši pasaka, ka tas nav mūsu pakalpojums, un ja jūs gribat, jūs varat pirkt atsevišķu apdrošināšanu pie mums, vai arī jūs vienkārši samaksājat 1000 eiro, un tad, ja nu gadījumā kaut kas notiek mašīnai, tad mēs viņi ņem no tiem 1000 eiro to summu, un pēc tam mēs paši tagad cīnāmies ar tiem apdrošinātājiem. Tur sanāca tā, ka es nebiju paņēmis savu karti, es mēģināju pārskaitīt uz Revolūtu, un man izmet kaut kādu kļūdu, un es domāju, man taču ir Marijas karte. Es pārskaitīju Marijai naudu, un izrādās, ka kartē ir jābūt uz manu vārdu, nedrīkstēja būt Marijas vārdu karte, un tad sanāca tā, ka Marijai bija kaut kāds limits, un viņa vairāk nevarēja man pārskaitīt atpakaļ to summu. Un tad sanāca baigais kīpiši, kamēr mēs vispār dabūjām to naudu uz manu Revolūtu kontu, un tad beigās mēs viņu dabūjām, un kaut pusotra, 2 stundas mēs vienkārši čakarējāmies, un es mums bišķiņ ievilku to pasākumu, bet neko tad jau pēc tam. Tikām uz veikalu, sapirkāmies, un tagad braucam uz Esteponu, kur mēs paliekam pa nakti. Jā, bet arī mēs rezervējām jau laicīgi mašīnu un rezervējām Škodu. Tur bija ļoti plaša izvēle, kādu mašīnu tu vēlies, tu ņem un rezervē. Mēs rezervējām Škodu. Tikām pie Opeļa. Jā. Tā kā viņš teica, ka tas ir tas pats. Gribējām dīzeli, dabūjām benzīnu. Jā. Mēs noteikti pateiksim, parādīsim, kas tā kas tas pa kantori, kad mēs nodosim to mašīnu, bet bet mums blakus stāvēja arī latvieši, kuriem bija tieši tāda pati situācija, identiski tāda paša, un Arī viņi nebija diezgan apmierināti ar to, jo nav nekur līgumā teikts, ka tev ir pēc tam vēl jāmaksā kaut 1000 eiro, un apisiens. Ieberziens. Kaut kā tā, bet nekas.
veiksmīgi vismaz tikām pie mašīnas. Es jau teicu, ka atceļam vispār. Jā, ja mēs būtu atcēluši, tad mēs būtu pazaudējuši naudu. Un tad kaut kāds 350 eiro mēs būtu vienkārši tā nolaiduši pa burbuli. Atcelt arī nevarēja. Ļoti skaisti. Jep. Mēs to vakar neredzējām, vakar bija ļoti tumšs un tur ļoti skaisti kalni. Pica piegādātāji. Es nedomāju, ka viņi ir tik bailīgi. Čau, kaķīti! Tu būsi paēdis? Būs iet uz veikalu? Nu, labi, es būšu paēdis. Reku vēl ir desertiņš. Jā, nebūs vēl tagad, nebūs paēdis. Bet ļoti garšīgi. Ļoti. Gan izsaka, kā mēs ēdam mājās. Pa lielam. Jā. Tas nozīmē, ka mēs ēdam kvalitatīvi. Kādu mēs par platu varētu izsūsīt? Samaksā 25 darbu. Nu, 2 reiz vairāk. Man liekas. Īstenībā tas ir ļoti labs tās komandās. Es esmu teicu, ka sestdienās vienu reizi nedēļā iet uz kafejnīcu. Tu vienkārši tā nauda. Sapēc, ka šitā tad uzsvērtās vidī lielo veselīgo platu no rīta. Nebūs vēl tā veikta, nebūs brīvs iknes. Bet tev atkal tas pašam jātaisa. Jā, tā mums nepatīk. Tā man patīk. 7 reizes nedēļā gatavot nepatīk. Man gribās to 1 reizi nedēļā, kad tu vari netaisīt ēst. Viņi parādot. Jā, viens spēcīgāk. Nē, laba kafija. Nav slikta. Pirmais man bija tāds tukšā dušā vajag. Bet skats ir ļoti labs. Vēl kaut kāds saldais boliņš palicis. Pārējais ir izēsts. Salātiņ. Noēsts. Vēl šo, Toms, man liekas, ka pat es varētu apēst visu plati vienu pati. Ņemot vērā, ka mēs vakar ļoti maz ēdām. Bet tā jau nav nevainas. Kafija arī labi. Tas ir ļoti svarīgi. Nē, forši. Mēs varam paņemt kaut ko veikalā, kas tam vakarā iebraukt veicītī. Lielajā sapert un kaut ko mājās noviet. Arī tik pieēsties. Nu, pieēsties nevajag, nevarēs aizmūt. Nē. Pieēsties. Don't be tired. Nenolēj no tā, es pat nezinu. Armijā ir retāja. Jā. Pabeidz, nezinu, savu darbu. Uztver lietas lēni. Nepiepildi savu vēderu. Nedrīkst piepildīt pilnu vēderu.
Tas mums labi sanāca, jā. Jā. Mēs paēdām, bet nepārēdāmies. Surround yourself. Nodrošina, ka tev apkārt ir labi draugi. Laba kompānija. Jā. Paliec formā. Ietiņ šeit. Trenējies, uzties. Smaidi. Marīt, smaidi. Kas man bieži vien pieklibo? Savienojies ar dabu. Es ļoti daudz dabā. Dod paldies. Dod paldies. Nu, tā kā Pateicies. Esi pateicīgs. Jā. Dzīvo momentā. Jā. Un sako savam ikigai. Tie ir tā kā tie pamatprincipi tam ikigai, ja? Jā. Eit nost. Tad es ļoti atbilstu šim. Es nofočēju. Rād man. Jā, tā ir tā vietiņa, kur mēs ēdām. Toms pajautāja, kā radās tas nosaukums. Un šie ir tie iemesli. Nevis iemesli, bet kas tas ir? Nevis ticība, bet... Japāņu koncepts. Koncepts. Dzīves koncepts. Kam cilvēki vienkārši seko. Un īstenībā es tagad sapratu, kam es sekoju. Mans koncepts ir ikigai. Jā, tas ir apslēptais dārgums, ko tu nezināji, ka tu esi meklējis. Jā. Jo pa lielam tam visam, izņemot smaidi, es atbilstu. Es ļoti maz smaidu. Tu esi pateicīgi. Es esmu pateicīga par katru dienu, ko es dzīvoju. Tu dzīvo momentā? Pat tas arī laikam piekliboja. Es dzīvoju vairāk nākotnē. Bet tas ir labi, ka ir kaut kas, kam tu vari... Kā tu vari vēl pilnveidoties. Tev ir kaut kādi tie punkti, kas tev vēl jāapgūst. Kā, nu ne? Forši. Veikalā, un ko tad mēs sapirkām? Samaksāja mēs mani nevar redzēt, samaksāja mēs ap 50 eiro, kaut ko tādu. Melonīte, Toms gribēja meloni. Jā. Burkāni. Puķkāposts. Olu baltumi. Brokastīm, saldēts lasītis. Bija arī svaigs, bet svaigie bija baigi daudz ar tiem baltumiem, tiem taukiem. Mēs paņēmām saldētu. Kaut kad rīt vai parīt, nezinu, uztaisīsim. Šodien vakariņās būs tuncis. Brokastīm gaļiņa. Hamon. Man liekas, ka tas ir vičinā, es nezinu, kā latviski. Un šī ir kaut kas ar vistu. Ļoti labs sastāvs, nav vainas. Un otrs gabaliņš ar tunci. Viens maisiņš ir. Ūdens. Paņēmām, ja gribās kaut ko uzkost pie baseina, tad pārslas. Keloks. Toms paņēma vīnu. Tā kā es alkoholu nelietoju, tad man īsti alternatīvas nebija. Es padzeršu, nezinu, tēju, kafiju, kaut ko. Paņemam čipsus. Vienkārši sāli, nekas īpaši. Vatas diskus. Maizīti brokastim. Galertes ar kaut kādām garšvielām. Tieši tāpatās pie baseina uz jūru vai iesim haikot, tad var paņemt bezpiedavu jogurts. Tieši tāpatās viņu var ēst ar keloksiem vai tāpatās, vai kaut kur pievienojot klāt. Piens. Lūdzu. Šo paņēmām. Slotas uzgals? Nē.
Jā. Šeit nebija, ka mēs izdomājām, ka... Nē, viņš bija nolietojies. Es varu parādīt veco. Tas ir krimināli. Šis ir jaunais, šis ir vecais. Jā. Tad mēs paņēmām sieru. Es nezinu, kas tas par sieru. Toms izvēlējies. Edam 40% tauki. Ananās. Ļoti gribu ananāsu. Un brokolīši. Tas ir arī viss. Tie ir visi 50 eiro. Pēc brokastīm atnācām uz pludmali. Un, ja tā salīdzināt, pirms tam mēs bijām Barcelonā, tad noteikti, ja vēlās braukt, atpūsties uz Spāniju, tad es ieteiktu braukt uz Malagu. Jo te ir tieši tāda pati jūra, bet kas ir liela atšķirība, te nav tik daudz cilvēku. Jo Barcelonā, pludmalē, tur ir dažādi kontingenta cilvēki. Un, jā, te ir daudz mierīgāks. Te ir tikpat skaisti, ja ne pat skaistāk. Un daudz mierīgāk, tāpēc, jā, gribās plānojot braukt uz Spāniju. Protams, līdz Barcelonai var aizbraukt, tas aizņems nedaudz ilgāku laiku, bet, ja gribās mierīgi atpūsties, ja patīk tāda mierīga atpūta, tad noteikti es ieteiktu uz Malagu vai Esteponu. Mēs precīzi esam Esteponas pludmalē šobrīd. Un te ir ļoti daudz kafejnīcas, kur var paēst. Blakus arī ir vecpilsēta vai vienkārši pilsēta. Tāpēc, jā, Toms guļ. Es panākti esmu izgulējusies. Bet septembra beigas, oktobris ir labs laiks, kad braukt uz Spāniju, jo vasarā Spānijā ir nenormālīgi karsti. Un tagad ir ļoti patīkami. Šobrīd mums ir 26 grādi un ļoti labi. Ūdens, neteiksim, ka ir kā piens, bet atsvaidzinoši, forši. Jā. Kameram Toms guļ, es palasīju grāmatu, parakstīju dienas grāmatas, rakstīju plānus, kas ir jānofilmē, kas ir jāsadara. Un īstenībā, jā, forši. Ir jāatpūšās. Un mums tā ļoti skaisti apkārt tiešām. Es ticu, ka visi tie dzīvoklīši, kas ir šeit pa malām man, es ticu, ka viņi visi ir īrēšanai un ir paredzēti turistiem. Un es domāju, ka cipariņš tur arī ir labs. Bet mums nav tik tālu jābrauc, mums apmēram 10 minūtes līdz 10 minūtēm līdz šejienai jābrauc. Tā kā, man liekas, tas ir ļoti ok. Blakus ir arī publiskā lielais pārkings, kas ir bez maksas. Mums trāpījies tieši mašīna brauc ārā, mēs braucam iekšā, tā kā diezgan forši. Un kilometra attālumā. Jā. Labrīt! Paēdīsim brokastis. Ko tu dari? Nē, iekārties. Jā, paēdīsim brokastis un brauksim haikot. Uz kurieni? Kā tā vieta saucās? La Concha. Concha. La Concha. Apmēram 14 kilometru gājiens. 7 vienā virzienā, 7 otrā virzienā. Jā. Ja godīgi gribās uz jūru, es domāju, ka būs vairāk mākoņu. Bet nav mākoņu.
rokas, tas ir paēstas. It kā šī skaitās kā mākoņaina diena, tad izlēmām, ka šodien ir jākāp kalnā. Mūsu galamērķis ir tur augšā uzkāpt. Ja godīgi, šobrīd jau ir karsti. Šobrīd mēs esam nogājuši 700 km, bet kopā mums ir jānoiet 14 km. It kā neliekas tik daudz, bet kāpiens būs diezgan stāvs, tāpēc man liekas, ka būs pagrūti. Bet es domāju, ka būs normāli. Labs izaicinājums. Tāpēc ūdens ir līdzi, gan izotoniskais, gan arī sāļais ūdens, kaut kādi sneki, ogļhidrātu bāri, tā kā es domāju, ka būs forši. Bišķi nosauļosimies un labs kardio. Bet skati ir tiešām ļoti skaisti. Un kad mēs braucām uz šeieni, Toms man diezgan daudz bļāva virsū, jo es biju tik satraukta. Tur bija tādi serpentīni un tāds sajūta, ka pretī braucošām mašīnām ir ceļš, ka mums vienmēr ir jāapstājās. Bet noteikti tie brauca vietējie un viņi jau tur zina, ka pa milimetriem, bet kaut kā izpruksim cauri. Bet jā, būs forši. Un kas vēl, te notiek kaut kādas sacensības. Kaut kādi maratons kalnos, kaut kas tam līdzīgs, nu izskatās jaudīgi. Tā kā mēs nevaram sūdzēties par 14 kilometriem. Puls ir 124, un mēs vēl pat īsti nesākām. Nu nē, bišķiņi reku var parādīt. Bišķiņi jau ir tāds stāvums, bišķiņi. Bet mūs gaida vēl lielāks. Mēs to izdarījām. Mēs uzkāpām augšā. Pēdējais kilometrs bija diezgan grūts. Kur tu? Kašķīgām arī ieslēdzās. Pēdējais kilometrs bija diezgan izaicinošs, jā. Viss spēka izsīkums vienkārši, bet kad es ieraudzīju to mērķi, ka tur ir vēl bišķiņ jāpakāpjās augšā, tad jau vairāk nebija tik traki. Un es pa ilgiem laikiem beidzot iedzeru kolu. Man kola negaršo kā tāda, bet es zinu, ka kola ir enerģijas avots. Cukurs. Un cukurs jau ir enerģija. Bet jā. Kārtējas atpakošanas video. Tā kā mēs var teikt, ka ārpus mājām neēdam ļoti reti, tāpēc mēs ļoti bieži braucam uz veikalu. Un mēs šoreiz iebraucām gan Lidlā, gan arī Mercadonā. Paņēmām maizi, chili con carne, koksriekstu piens, taisīsim pastu ar garnelēm, pienu, kafijai, loģiski arī kafiju. Kādu rītu pagaršosim tradicionālo spāņu omleti ar sīpoliem un kartupeļiem, banānus, tiramisu. Tomam nesen bija dzimšanas diena, un mēs neuzēdām nevienu kūciņu. Tāpēc ir jālabojās. Toms paņēma tunci. Es kādu laiku tunci tagad neēdīšu. Paņēmām proteīna jogurtus. Dievs, neatceros vairāk vārdus. Bezpiedabu jogurtu. Paņēmām arī tādus sausiņus.
Ļoti garšīgi, es jau pagaršoju. Ananāsu, jau sagrieztu, jau nomizotu. Makaronus. Lasīti, saldētu un garnelītes arī saldētās. Tad vēl kivi. Izskatījās ļoti labi. Dārziņu miksu pusdienām. Kas vēl? Vēl ir humusiņš. Mums ir burkāni. Sagriezīsim burkāniņus ar humusiņu un brokastīm guakamoli. Tad bezpiedevu jogurtam nopirkām klāt persiku ievārījumu. Un šeit ir tikai, cik es skatījos, cik te bija cukurs? Tikai 5 gramu cukura. Man liekas, ka ļoti labi. Tādam desertam ļoti labi. Un vistiņu. Mēs paņēmām vēl 10 litrus ar ūdeni. Un vēl 10, apmēram 20 litrus ar ūdeni. Kaut kā tā. Čeks. Lidlā mēs samaksājām 50 eiro. Un Mercadonā bija nepilni 10 eiro. Tā kā man liekas ļoti labi par šādu lielu pirkumu. Jā, tagad varētu uztaisīt kafiju un uzēst tiramisu. Un atpūsties pēc gara kāpiena. Ir sagurums. Toms gan saka, ka viņam nav sagurums. Kājas ir piekusuši. Labi, kājas ir piekusuši. Man reāli stāvēja veikalā, man rāva krampi dibenā. Tā kā tas nozīmē, ka ir jāatpūšās.